Man aiz muguras ir milzīgs klāsts dažādu interesantu gadžetu, ko piedāvā mūsu veikals. Noskaties noteikti šo video līdz galam un iesim, es tā parādīšu baigi foršo ekskursiju. Pie mums uz vietas pieejams arī ir dažādas termālās ierīces un dažādi interesanti ražojumi no HIK Mikro. Esam uzsākuši sadarbību ar Sijā ieroči. Kā mēs zinām, Sijā ieroči ir galvenais pārstāvs Latvijā un izplata HIK Mikro termālās un digitālās ierīces. Man rokās ir Habrok sērijas multispektrālais binoklis. Tā doma mums ir tāda, ka mums ir maksimāli liels klāsts, lai var mednieks atnākt pie mums un salīdzināt. Mēs varam salīdzināt gan šo multispektrālo binokli no Habroka, tātad no HIK Mikro ražojuma. Mēs varam salīdzināt arī ar Pixres, Draco un tā tālāk. Šeit ir vēl viena forša ierīce. Manā skatā viens no jaudīgākajiem uz šo brīdi digitālajiem naktsredzamības tēmēkļiem, arī no HIK Mikro, Alpex Pro. Ļoti viegls, ļoti ērts, iebūvēts lāzera tālmērs. Jāaprīko vien ir ar naktsredzamības piegaismotāju, jo visas digitālās ierīces strādā no gaismas. Tātad, ja ārā ir krēsla vai diena, tad šai ierīcei gaisma ir, teiksim tā, pāri acīm, un tā rāda maksimāli labi un viss ir kārtībā. Tad, kad satumst, mēs slēdzam iekšā mākslīgās gaismas avotu, jo bez šī mākslīgā gaismas avota neviena digitālā ierīce nestrādā. Un tad mēs viņu varam aprīkot ar dažādiem piegaismotājiem. Mēs liekam virsū, piedāvājam dažādu veidu montējumus un dažādu veidu šos piegaismotājus. Piegaismotāji ir pārsvarā divi veidi. Tie ir parastie, tā saucamie, un ir lāzera tipa piegaismotāji. Piegaismotāji iedalās arī tātad šīs gaismas jaudas frekvenču ziņā. Tātad 940 sērija tie ir neredzami. Tātad jūs spīdinat uz šo medījumu un šis medījums šo gaismu neredz. Bet ir arī otrs veids, tas ir 850 sērija. Ja? Šis piegaismotājs skaitās redzams. Bet viņš nav redzams kā tiešā veidā, kā stars, bet, ja es pagriežu to pret medījumu, tad iespējams, ka šeit veidojās maziņš sarkanas gaismas kūlīts. Kur ir pluss, kur ir mīnus? 940 ir neredzams, 850 ir redzams, bet 850 vienmēr būs jaudīgāks par 940. Tas vienkārši tā ir. Ja tu pareizi medī un pareizi māki šo gaismu uzlēst šim zvēram virsū, tad ļoti labi var medīt arī ar 850, jo šī gaisma ir daudz vairāk, tā ir koncentrētāka, un mednieks var daudz labāk saskatīt savu mērķi, tās pašas trofejas un visu. Es pats digitālo tehnoloģiju kā tēmēkļus esmu lietojis ļoti daudz. Tagad gan man ir, kā jau teicu, Oryx L, es medīju ar termālo tēmēkli, bet es atceros tos laikus, kad digitālais bija tāds, kāds viņš bija, un citu variantu arī nebija. Tad vienīgais mīnus, kas man nepatikās, kad ir šis laikapstākļi. Ja? Ja tā ir migla, lietus, sniegs, tad ar digitālo būs mazliet grūtāk, jo tu nevari vairs saskatīt šo zvēru, jo šis stars, ko dod šis piegaismotājs, tiek traucēts, viņš tiek slāpēts vienkārši. Tādēļ, bet es zinu, ka ir ļoti daudz mednieki, kas pieturās pie klasikas un izmanto digitālos tēmēkļus. Šai gadījumā Alpex Pro, tas ir manā skatā pašlaik viens no jaudīgākajiem piedāvājumiem tirgū. Tā kā mums uz vietas ir arī HIK Mikro un varam arī to visu salīdzināt. Atnākot šeit uz veikalu, varam salīdzināt ar Pixres ražojumu, ar volānu, kas noteikti būs lētāks, varbūt mazliet smagāks, bet Alpex Pro, tas ir tiešām ļoti jaudīgs digitālais tēmēklis. Un visbeidzot, pabeidzot par digitālajiem tēmēkļiem, tātad digitālais tēmēklis rāda pēc fakta. Ja tur ir zari, tad šie zari atspīdēs, un šis zvērs nav medījums, jo vienkārši šī trajektorija to neļauj. Tādēļ ir savi plusi un savi mīnusi digitālajām ierīcēm. Vēl mēs varam ar prieku paziņot, ka mums veikalā ir pieejams arī pulsārs. Tātad pulsārs, tā ir leģenda, un pulsārs ir pieejams arī pie mums Jaunmoka ielā 26. Mums tā doma, kā jau teicu, ir maksimāli vairāk ierīces uz vietas, kur mēs varam visu salīdzināt un visu apskatīties. Es pateikšu jums godīgi, es ar pulsāru kā tādu esmu pazīstams jau īstenībā ļoti sen. Varbūt pateikšu godīgi ne ar tām pašām jaunākajām ierīcēm, jo pulsārs ir salīdzinoši nesen pie mums mūsu veikalu plauktos parādījies. Protams, arī mazliet patestēju, paskatījos, bet ja es par sevi runāju, tad pulsārs kā tāds man, kā medniekam,
vienmēr notiek kaut kas pirmo reizi mūžā. Tad, kad tu pasties termokamerā, tad tu to brīdi nekad neaizmirsti. Un es ar termokameru pirmo reizi, kad ieskatījos, tas bija tieši Pulsāra Quantium sērijas termokameras. Un tādēļ es esmu šo te laiku ar Pulsāra ierīcēm pavadījis diezgan ilgi. Protams, kā jau teicu, ne ar jaunākajām. Ja? Tātad es skatos, jā, ka tiešām te viss ir līmenī, viss ir gājis uz augšu, ir nenormāli attīstījies tas viss. Ir, es pat teiktu, tāpat kā Thermtech kults, tāpat ir arī, ja tā var izteikties, arī Pulsāra kults, ja? Mazie aksioni, kas ir super maziņi. Es atceros, kad man bija kādreiz šis te pirmais Quantium un parādījās jau jaunais aksions ar lāzeru tālmēru, tas likās kaut kas tāds vienkārši wow. Tādēļ visu cieņu Pulsāram. Es ar Pulsāru savus medību gaitas esmu iesācis. Varu pateikt tikai to labāko. Protams, tagad mūsdienās šī te izvēle, ko var izvēlēties mednieks, ir maksimāli liela. Bet, lai sniegtu šo te lielo klāstu, mēs arī esam veikalā saveduši Pulsāru. Ja? Un šeit ir jaunais Symbion multispektrālais binokls. Ļoti jaudīgs, interesants modelis. Mednieki var atnākt, apskatīties un izvērtēt, kas viņam ir piemērotāks. Tāpat arī ir termālie tēmēkļi. Pulsāram man uzrunāja šis te HD. Tātad skatāties, šeit jau matrica ir 1024 x 768. Tas nozīmē, ka tas sensors ir tiešām pamatīgi jaudīgs. Un lēca arī ir, te jau viss izteikts. Lāzeru tālmērs iebūvēts, balistiskais kalkulators. Tā kā Pulsārs, tas ir vēl aizvien ļoti jaudīgas termālās ierīces. Ja. Tās visas var pie mums apskatīties šeit tepat Jaunmoka ielā 26.